Šī ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas jaunā ēka. Tas bija grūts uzdevums uzbūvēt šeit tiešā tuvumā vēsturiskajai ēkai, kas tiešām ir salīdzinoši jauna ēka, bet ar savu īpašu raksturu. Un tādēļ šī ēka noteikti nedrīkstēja izskatīties kā papildinājums vecajai ēkai, vai arī kaut kādā veidā kopēt to, bet pēc mūsu domām tai bija jābūt izteiktā kontrastā. Tajā pašā laikā tā nedrīkstēja nomākt vēsturisko muzeja ēku. Gan no pasūtītāja puses uzstādījums, gan arī mūsu pašu izvirzīts mērķis bija uzbūvēt ļoti energoefektīvu ēku. Viens no paņēmieniem, ko mēs izmantojām, ir šī dubultā fasāde, kas ir vērsta uz ziemeļaustrumu pusi, uz Eizenšteina ielas pusi, bet nenoliedzam tā ir izmantot arī kā estētisks paņēmiens ēkas tēla veidošanā. Šī gadījumā metaforu nav. Noteikti kaut gan daži var it kā salasīt fasādē riepas veidojumu, ja, bet tā nebija inspirācija. Man ļoti patīk dinamiskas formas, un es esmu tikai par to, lai arhitektūra nebūtu vienveidīga, kantaina, stīva, un noteikti, ka kaut kādā mērā tai jābūt dinamiskai, ekspresīvai, organiskai. Arhitekti varbūt savā ziņā ir tādi nepiepildījušies mākslinieki. Tā kā iespējams, ka te kaut kas parādās arī no skulptūrām un no mākslas. Viennozīmīgi Arnis ir, visas lietas vadītājs. Tā teikt, Salvetes skices autors, ja tā mēs varētu to nosaukt. Un tad mēs jau pārējie tur piedalāmies jau varbūt jau detalizētāk tās lietas risinot. Man vismaz nav līdz šim izdevies atrast labas arhitektūras definīciju, bet es zinu noteikti, ka labai arhitektūrai ir jākalpo tiem saviem mērķiem, kam tā ir radīta. Pirmkārt, lietotājiem, konkrētiem cilvēkiem, ne tikai tiem cilvēkiem, kas atrodas šī gadījumā ēkā, bet arī tiem, kas redz šo arhitektūru pārvietojoties garām ēkai pa ielu. Mājas tā uzbūve veidot ir tāda, ja gadījumā kādreiz viņu lietotājiem vajadzēs kaut ko arī mainīt funkcionāli. Tad tas ir salīdzinoši varbūt viegli izdarāms. Ceļš tā ir biroja māja, kur ir diezgan svarīgi tas, lai viņas būtu iespējams izmantot daudzfunkcionāli.